Tā, nu savos video laikam runāšu ne tikai par zivīm kangaru dīķos un makšķerēšanas un atpūtas iespējām, bet arī par to, kas šeit aug. Un daudz no jums atzīmēja, ka šis kadiķis ir skaists, un es tā nebiju aizdomājies nemaz, ka tas ir arī diezgan īpašs koks. Un izrādās, kadiķa dzīves ilgums var sasniegt 600 gadus, un vecākie kadiķi vispār ir 1600 gadus veci. Un vēl daži interesanti fakti, ko es par kadiķi esmu tagad izlasījis, ir, piemēram, skuiņas. Viņam pie zara turās 5 gadus. Nevis reizi 5 gados viņš met skujas, bet 5 gadus skujas turās pie zara. Tas ir, man liekas, baigi interesanti. Un tās kadiķu ogas, kas viņam ir, tās gatavojas 3 gadus. Tā kā, baigais, viņš aug ļoti lēni, jā. Un tiešām es uzskatu, tas ir viens no īpašākajiem augiem. Un izrādās, ka tas ir arī viens no vecākajiem augiem vispār. Miljonus gadu ir spējis pārdzīvot, un jā, man likās, ka ozols tas varētu būt tāds koku koks, bet es teiktu, ka koku koks ir īstenībā kadiķis. Viņš ir gan vecākais, gan arī spēj dzīvot, šķiet, visilgāk. Un Latvijā arī ir, starp citu, daži diškoki, es te papētīju kaut kādi 130, ja nemaldos, diškoki, un visdižākais ir rietekļa kadiķis. Rieteklis ir pseidonīms vienam dzejniekam, ja nemaldos, kuram apkārtmērs ir vairāk kā 3 metru un augstums vairāk kā 10 metru. Tā kā kadiķis varbūt arī iespaidīgs koks, ne tikai krūms. Bet, jebkurā gadījumā, prieks, ka šeit tāds kadiķis aug. Un starp citu, es palasīju arī par ārstnieciskajām īpašībām. Ķīmiskais sastāvs, tagad ieklausieties, ķīmiskais sastāvs čiekurogās un arī pašā kadiķa kokā ir plašs, tur Mendeļejevs nobāla. Klausieties, tur ir monoterpēni, seskviterpēni, kamfēns, limonēns, mircēns, elements, humulēns, kariofilēns, pinēni, terpineols, kadinēns un vēl daudz kas cits. Ēteriskās eļļas, inverts cukurs, miecvielas, sveķis, sveķskābes, flavonīdi, eļļa, organiskās skābes un principā tāds kā neliels atomu reaktors, kurā iekšā ir daudz vairāk jaudas nekā izskatās. Un jā, kadiķi izmanto ārstniecībā, fitoterapijā, kulinārijā, man nav ko teikt, tas ir kaut kas brīnumains vienkārši. Jā, es mūžu dzīvo, mūžu mācies, tiešām izrādās, ka kadiķis tas ir koku koks. Brauciet ciemos uz kangaru dīķiem makšķerēt, atpūsties un apskatīt šo Latvijā vēl nepopulārāko, bet ceru, tas ir ar potenciāli kļūt par populārāko kadiķi. Maziņš, bet jā, es par viņu runāšu, iežogošu, būvēšu viņam iespējams apkārt aizsargu joslu, lai pasargātu no dzīvniekiem. Un jā, šīs kadiķis ir, viņš ir labs.